4 elementi. Personiskais zīmols, tēls, stāsts un reputācija. 4 elementi, pie kuriem tu strādā un viss notiek. Ja tu esi cilvēks, par kuru neviens nekad nav dzirdējis, tad tev ir daudz grūtāk sevi aizstāvēt publiski, jo tevi neieklausīsies. Mums jau to PR gadiem vispār nevajadzēja. Viņi mūs iegooglē un saka, nepārliecina. Viņi saka, un tagad mēs sapratām, kāpēc vajag PR. Es sākšu uzreiz ar jautājumu. Tu esi pateikusi, ka ietekmēja formula, iedod recepti. Man un visiem pārējiem, kas saprot, ka PR ir kaut kas vairāk, nevis vienkārši tikai iztērēta nauda vai aktivitātes, kuras nevar izmērīt, un ietekme ir savā ziņā zem tā, un līdz ar to, kas ir tā formula? Jo 20 gados tu esi viņu atsimedzot akumulējusi un noslīpējusi, un tu jau spēji replicēt viņu. Super. Formulēs tiešām esmu noformulējusi, esmu izveidojusi, un patiesībā to formulu es izmantoju gan savā aģentūrā, kur mēs konsultējam lielu organizāciju vadītājus, pašas organizācijas un arī vadītājus, jo pēdējā laikā man tiešām ļoti interesē tieši vadītāju un pieredzējušu ekspertu komunikācija. Un tad tur es tā pētu vairāk dziļāk. Vadītāju un pieredzējušu ekspertu. Jā, tieši tā. Tas nav viens un tas pats. Nevienmēr. Tu vari būt bankas analītiķis, kaut kāds ļoti tehniski specializējies eksperts, vai varbūt tu vari būt tur zobārsts, kas grib kaut kādu arī lielāku redzamību ietekmi. Speciālists, eksperts, jā. Bet tu vari būt tai pašā laikā gan eksperts, gan vadītājs, kur, piemēram, tu jūti, ka tev tas viens kabinets vairs ir pa mazu, un tu gribi jau kļūt par vadītāju, un tad tur arī savi izaicinājumi. Bet, ko es gribēju pateikt, ka es, protams, konsultējot, jo mēs aģentūrā strādājam pamatā ar lielām organizācijām. Kas skaits liela? Lai es saprotu. Kā tu mēri lielu? Sākot ar lielākie Latvijā zīmoli, katrs tur savā nozarē. Nezinu, vai mēs to zīmolu saucam, bet laikam tas pat nav svarīgi. Turpinot ar Eiropas līmeņa organizācijām, Eiropas komisiju un tā tālāk. Bet es domāju, gaidīšu, tur notiek darbiniekiem vai no tādiem budžetiem vai tādām kampaņām. Tas parasti līdz ar to tur iet līdzi. Mums ir kaut kādi tur arī iekšēji kritēriji. Bet tas, ko es gribēju pateikt, ka es jau saprotu, ka tās manas zināšanas ir noderīgas arī tiem, kas varbūt nav lielākais savā industrijā, nav Eiropas komisija un tā tālāk. Un līdz ar to es ar lielu interesi arī dalos šajos savās zināšanās. Tāpēc tev ir personīgais zīmols arī tajā? Jo pēc idejas to varēja arī nedarīt, vai ne? Absolūti. Jā. Bet mēs arī varam šodien parunāt, kāpēc es to daru un kāpēc personīgais zīmols ir ļoti izdevīgs arī vadītājiem un arī pieredzējušiem ekspertiem. Ok, bet visiem? Mēs parunāsim. Labi. Tad lūk, lai es neaizbēgtu, es neesmu politiķis, es atbildēšu uz jautājumu. Jā, es gribu to atbildi, man vajag to recepti. Tad, lūk, tas, ko es esmu definējusi, ir, ka ir tādi 3 lieli elementi, no kuriem veidojas ietekme. Tā ir, ja mēs runājam par personību, ja mēs nerunājam par organizāciju, tur ir varbūt drusku savi kaut kādi likumi, bet tad, kad mēs runājam par personību, viens ir unikalitāte, kad mēs saprotam, ar ko es atšķiros no citiem, kas dara kaut kāds līdzīgas lietas. Un otra lieta ir uzticība, un šis ir atsevišķi milzīgs temats, kuram man arī ir formula, ja tev interesē. Uzticības formula, labi, to pēc tam ieskicēs. Jā, un trešais ir aptvere. Vai es ar savu komunikāciju varu aptvert to auditorijas vai sasniedzamību? Jā. Okay. Vai es sasniedzu savu mērķu auditoriju? Un šeit tu jau pieminēji vārdu salikumu personiskais zīmols, no kura iespējams daudzi nolēma, vai man nevajag izslēgt šo podcastu, Dievs, man tagad padarīs par influenceri, jo šis termins ir diezgan sevi, tā degradējis no tā, ka pēdējos gados to... Influencers? Jā. Tur ir ļoti daudz tādu stigmatizēto asociāciju.
Bet es šeit gribētu varbūt uzreiz paskaidrot. Tad, kad mēs bieži vien ieslēdzam tās savas stigmatiskās asociācijas, mēs domājam par slavu, ka šis cilvēks ir slavens. Un tad, kad cilvēks ir slavens, tas nozīmē, ka viņa mērķis ir, lai viņu zinātu pēc iespējas vairāk. Visi. Tagad zeltainā presa. Vienkārši, lai visi, piemēram, visi Latvijā mani pazīst. Un kad mums mērķis ir tieši tāds, tad, protams, jebkuri līdzekļi ir attaisnojami, tie ir skandāli, tie ir varbūt kaut kāda maldināšana, viss tas, ko mēs ieliekam arī tajā negatīvajā asociācijā. Savukārt, tad, kad mēs runājam par personisko zīmolu, tad mēs runājam par to, ka ir svarīgi, lai tevi zinātu, cienītu un tev uzticētos tieši cilvēki, kas pārstāv tavu mērķa auditoriju. Un tad tev vajag domāt nevis par to, ka man vajag jebkuriem līdzekļiem sasniegt plašāku auditoriju, bet kur ir tieši tā mana mērķa auditorija. Un tad ir svarīgs tas fokus. Un tad tu arī saproti, ka, principā man tā strateģiski jāapsēžās un jāpadomā, kas ir tās auditorijas, ar ko es gribu viņām asociēties, un vai kas ir tie, kas ir tā mana unikalitāte, kas ir tie, kas ar mani konkurē šajā laukā. Okay. Tad tev ir PR uzņēmums, aģentūra, un tu saprati, ka man ies labāk, ja es arī atdalīšu sevi un būvēšu savu personīgo zīmolu kā papildus komunikācijas rīku, ja? Nē, tā nebija. Olsen & Partners. Tas ir domāju, atdalīt mani vai neatdalīt? Ļoti labs jautājums, ko tur vispār atdalīt vai neatdalīt. Mana komunikācijas aģentūra Olsen & Partners eksistē 21 gadu. Mēs šogad nosvinējam 21 gadu. Un patiesībā tad, kad es sapratu, ka es pat teikšu, ka sākumā varbūt tas nebija tā ļoti apzināti. Es tagad būvēšu personisko zīmolu, bet intuitīvi es jūtu, ka man tas sanāk, man tas patīk, un toreiz man pat nebija ne formulas, nekā tam visam. Es vienkārši gāju, stāstīju, dalījos, jo man ļoti patīk. Manī dzīvo tādi divas personības vismaz. Viens ir praktiķis, kam patīk tiešām sasniegt rezultātus, kaut kā palīdzēt organizācijām tieši ar komunikācijas līdzekļiem. Un otrs ir tāds akadēmiķis, jo es esmu komunikācijas zinātnes doktora, man ļoti patīk lasīt pētījumus, analizēt, likt kopā lekcijās, dinamiski un interesanti to pasniegt, un tas viss savienojās šajā sākuma stadijā, tajā, ka es vienkārši gāju, es stāstīju, es dalījos. Un, jūs saprotat, to arī pasniedzu, ne? Jā, un 13 gadus es arī Latvijas universitātē pasniedzu. Un tad Nav izbesījušo studenti? Kā līdzi? Nav izbesījušo studenti? Nē, patiesībā man vispār ir super fantastiski studenti, un es patiesībā lepojos un izmantojot iespējas dot sveicienu visiem saviem studentiem, bet es tiešām lepojos, ka, manuprāt, spēcīgākie komunikātori Latvijā man ir tas gods teikt, ka es esmu viņam pasniegusies. Protams, nevaru teikt, ka tas ir tikai mans nopelns, bet ka tu esi ielikusi to pilīti. Bet kaut mazu pirksteņu es tur esmu pielikusi. Okay. Pakāpjot atpakaļ formula. Jā. Tu minēji unikalitāte, uzticamība un reach bija, ja? Tas jā, tas sasniedzamība, tas aptvēr. Būtībā auditorija. Jā. Kā tu mēri? Tu teici, ka kam tev bija? Uzticamībai tev bija Uzticībai apakšpunkti. ir formula. Un šeit ļoti nopietni Stanforda pētījuma apakšā, kur analizēja, ko jebkurš no mums neapzināti, tād, kad miedarbojas ar līderiem, autoritātēm, kādus kritērijus ņem vērā, pieņemot lēmumu uzticēties vai neuzticēties. Un tad tur ir 5 kritēriji. Viens ir leģitimitāte. Vai es uzskatu, ka šis cilvēks pamatot ieņem savu vietu? Bet tas ir uzskats. Tā ir mana ļoti subjektīva uztvere. Ļoti subjektīva. Es subjektīvi domāju, ka jā, tas cilvēks tur ir
pareizajā vietā. Jā, viņš ir pamatots tur. Jā, tieši tā. Tas ir viens. Otrs ir kompetence. Mani, teiksim tā, hard skills, ko es zinu, ko es māku šajā nozarē. Trešais ir motīvi. Un šeit ir ļoti liels jautājums. Kā interesēs es rīkojos kā vadītājs, kā līderis? Un atkal subjektīva uztvere, ko šis cilvēks, kas šobrīd izvērtē, vai man uzticēties vai ne, piemēram, mans padotais, mans darbinieks. Vai viņš redz, ka es pieņemu lēmumus viņa interesēs? Un šeit ir ārkārtīgi būtiska tēze, ko vienmēr vajag paturēt prātā. Mēs uzticamies tiem, kuru rīcībā mēs saskatām rūpes par mūsu interesēm. Ja es redzu, ka tu, būdams mans vadītājs, esi padomājis arī, kā es jutīšos tā lēmuma rezultātā, kā tas mani ietekmēs, es tev vairāk uzticēšos, es būšu gatavāk arī pieņemt pat nepopulāru lēmumu. Simonam Sinekam, viņam bija no kaut kādiem tiem Navy Seals, atceros, grafiks par tiem karēviem. Būtībā vai es uzticētu uz vienu grafiku, uz X-as, tur ir vai es uzticētu tev savu dzīvību, un otrs bija, vai es tev uzticētu savu sievu. Un tur tiem, kam bija daudz augstāk abos, bija daudz uzticamāki. Bet ja tur bija vairāk tikai uzticēt savu dzīvi, bet ne sievu, tur arī es neuzticējās, un atkal otrādi. Tā kā vienam es varbūt uzticēt sievu, bet es savu dzīvi nē. Bet patiesībā mēs arī šajos kritērijos, ļoti oriģinālajos un trāpīgajos, mēs varam arī saskatīt arī šos. Mēs esam tagad tikai trešajā, vai ne, motīvi. Tad tālāk ir līdzekļi. Ar kādiem līdzekļiem mēs sasniedzam mērķus, jo mēs šodien dzīvojam laikmetā, kad vairs nav pieņemts, kā tur bija nolūki attaisno līdzekļus, vai ne, ka mērķis attaisno līdzekļus. Ka mums ir svarīgi gan, lai nolūki un mērķi ir cēli mums pieņēmami, bet arī tas ceļš, kā mēs tur aizējam. Vai tu esi šajā ceļā ētisks, sociāli atbildīgs, vienkārši patīkams cilvēks, ja vēlaties, un ar tevi var saprasties. Jā. Tieši ļoti labs, bet ļoti labs novērums, jo tieši es vienmēr arī, tad, kad mēs runājam ar klientiem, es vienmēr saku, tieši šajā pozīcijā cilvēki saprot, vai jums sakrīt tās vērtības. Tā arī ir. Un tad 5. ir atbildība. Vai es esmu gatava uzņemties atbildību par visu, kas notiek manā organizācijā, vai, teiksim tā, visi lēmumi, kuru es pieņemu, un tālāk mana komanda rīkojas, vai es esmu gatavs arī uzņemties to atbildību. Tev šim kāds Excels ir? Nē, es teiktu, ka tas nav Excelis, bet... to var salikt ciparos no 0 līdz 10. To var salikt ciparos. To teorētiski var salikt ciparos. Var salikt ciparos kaut vai arī to, vai tavos vēstījumos ir nolasāmi šie kritēriji. Jo principā tā galvenā doma ir, ka tad, kad tu komunicē, tu sākumā apzināti, un sākumā tas var likties, ka es pārvēršos par robotu kaut kādu, ka es tā analizēju, vai tur nolasās, tur mani motīvi, atbildība un tā tālāk. Būtībā, ja es kaut ko publicēju, es varu uzdot šo jautājumu sev Tu vari sev uzdot jautājumu, vai tur nolasās visi tie 5 kritēriji, varbūt daļa no tiem kritērijiem. Protams, nav uzdevums katru reizi visus 5 ielikt, jo tas var sākt izskatīties tiešām kaut kā jau mākslīgi un nepārāk varbūt. Bet ja ir, tad jau pēc idejas nevajadzētu būt. Kāpēc ne? Es tikai saprotu, tas ir augstākās formulas pilotāža. Tā ir augstāks formulas pilotāža, bet tajā pašā laikā varbūt ne katru tvītu vajag pārvērst par pilnu dzīves stratēģijas tur realizāciju. Dažreiz arī varbūt, dažreiz varbūt mums vajag vienkārši pārakcentēt, atbildību, un caur to mēs tālāk patiesībā visu arī pārējo nosignalizēsim. Es par to, ka tad, kad jūs dzirdat kaut kādus padomus, vai kaut kādu statistiku, vai kaut kādas formulas no manis, vai no jebkura cita eksperta, es vienmēr aicinu neuztveriet to pārāk burtiski. Ka tas nenozīmē, ka ja Olga teica, ka tad tikai tādā veidā. Bet tas ir ļoti labs tāds orientieris, ko ņemt vērā. Un sākumā tu tā ļoti apzināti panalizē, tu taču vari veltīt dažas sekundes pirms publicēšanas, piemēram, ieraksta publicēšanas, vai gatavojoties intervijai, kādi būs vēstījumi, kas signalizēs, vai gatavojoties, iekšējai sarunai ar savu komandu, vai tur būs
Un ar laiku tas vienkārši būs dabiski. Ņemot vērā, jautājums, vai šo formulu, šos 5 punktus, tu ņem vērā, kad tu izvērtē klientu? Jo, piemēram, ja es gribētu tagad, Olga, paņem Show and Tell kā klientu. Ja, kas ir tas, uz ko tu skaties, kad uzņēmums varētu būt potenciāli labs klients? Vai organizācija? Šeit mēs runājam laikam par dažādām lietām. Vai tu domā, vai viņš ir uzticams man, vai tad, kad es veidoju viņam uzticības stratēģiju? Es drīzāk domāju caur leņķi, lai es un kurš klausās, lai var izvērtēt, šādas lietas man ir varbūt vēl jāsakārto, vai man ir jābūt, vai tieši otrādi nav jābūt, lai pieņemsim, man būtu jēgpilni pie PR aģentūras iet. Jo tas jau nav visiem. Marketings, ko cits iemet eiro, cer, ka 5 iznāks. PRs ir tur iemet 5 eiro un who knows? Tā kā varbūt būs, varbūt nebūs. Es ar citu par to būs vai nebūs ļoti labs piemērs, burtiski 2 piemēri šonedēļ mums ir aģentūrā. Viens piemērs atnāk potenciālais klients, protams, bez nosaukumiem, nozarēm un tā tālāk, bet situācija ir tāda, ka mums jau to PR gadiem vispār nevajadzēja. Bet tagad mēs nolēmām, ka mēs gribam lielākus līgumus, lielākus mērogus, un mums ir jāmeklē starptautiskie partneri. Viņi mūs iegooglē un saka, nepārliecina. Viņi saka, un tagad mēs sapratām, kāpēc vajag PR-u. Protams, mēs palīdzēsim, bet ja viņi atnāktu laicīgāk, un sāktu par to domāt strateģiski laicīgāk, tad šodien jau būtu, un ticiet man, mums ir tik daudz situāciju, kad, mēs nesaņēmām finansējumu, mēs nesaņēmām investīcijas, mēs nesaņēmām, vai mēs saņēmām kaut kādas problēmas un tā tālāk, jo tad, kad runa ir par lielāku izaugsmi, reputācijas kritērijs dažreiz ir vienkārši viens no tām sarkanām līnijām, ja ir kaut kāda negatīvā publicitāte vai vienkārši kaut kā aizdomīgi nav informācijas vai nepārliecinoši izskatās zīmols, tad tas ir tāds no-go līmenis, vienkārši tālāk pat neizvērtēs kaut kāds citus kritērijus un parametrus. Tas ir viens. Tu arī izskaidrot parastam cilvēkam, ko nozīmē reputācijas kritērijs? Es domāju par to, ka vai nozares kritērijs ir šajā gadījumā tas ir dažām organizācijām, tas ir pat ļoti institucionalizēts rādītājs, tad, kad nopietnas kompānijas vai Eiropas līmeņa institūcijas pieņem lēmumu par to, vai tev piešķirt, kaut kāds finansējumu vai kaut kāds citus labumus, tad tur pilnīgi viņam ir savi kritēriji, bet viņi tiešām pēta, analizē to soft vielu, to soft stāstu par to, kā tu izskaties, vai ko par tevi raksta publiski. Un šodien, būsim godīgi, ir jāsaprot arī, ka par tevi arī runā mākslīgais intelekts, un tev ir jāsaprot, ko viņš par tevi saka. Vai tas ir tas, ko tu gribi, lai viņš par tevi teiktu. Marketings steidzās to. Jo, vienkārši es zinu, kur ir industrijas, kurām ir jau, kā saka, by default, viņām ir negatīvais ratings. Kredīta industrijas, azartspēles, viņām visām sabiedrībā viņām ir negatīvais. Bet viņi arī cīnās visi. Tas ir nozares kā tādas jau reputācija, bet te mēs runājam jau arī par organizāciju. Bet es varu pastāstīt, jautājums, ko pat organizācija ir izdarījusi savai. Vai vispār ir darījusi, jo dažreiz klusēšana un informācijas neesamība nav svarīga par organizāciju vai par konkrētiem ekspertiem vai vadītājiem. Arī tas ir signāls. Viss skaitās. Viss skaitās, jo arī tas, kā tevi nav aicinājuši intervijās kā ekspertu, tu neesi izteicis kaut kādus viedokļus, neesi ietekmējis kaut kādus procesus, tas arī ir kaut kāds signāls. Kāpēc? Tev nav ko teikt, tev nepietiek ekspertīzes, tevi neuzskata par ekspertu. Cilvēki arī to piedomā. Bet tieši pirms tam bija jāpunkts. Man ir otrs piemērs, šis ir labs piemērs. Tas nebija pirmīt. Tas arī bija labs. Viņš ir kā, mums jau viņš ir labs. Bet pašam tam potenciālam klientam, viņi tagad ir tikai sapratuši, ka tā bija viņu... Tā atziņa, viņi nonāca pie tā, ka šito var apzināti arī darīt. Jā, ka vienkārši, viņi arī apzināti teica, ka mēs saprotam, ka mums vajadzētu to sākt ātrāk. Jo tagad viņi ir spiesti to darīt, bet ja viņi to darīt nevis tādu apstākļu sakritības rezultātā, bet proaktīvi, laicīgi vienkārši uzkrājot. Jo es jau vienmēr saku, ka
laba reputācija ir, un tā ietekme ir ļoti, ļoti likvīds aktīvs. Es uzreiz, pirms tu aizēji pie tā nākšā punkta. Jā. Man likās, ka mums nevajag. Tagad mēs sapratām, ka mums vajag. Kurš bija par to atbildīgs līdz tam? Kad tika pieņemti neapzināti vai apzināti lēmumi, šo nedarīt. Tas ir vadības līmenis, ar ko mēs komunicējam. Galvenais vadītājs, valde, tur ir tieši valdes līmenī. Bet es ļoti labi viņu saprotu, jo... Es vienkārši domāju, tagad, lai izvērtētu, kāds klausās, ir daudzi biznesi, kuri uzskata, ka principā, tas, kā tu teici, mārketingu saprotu, ieliku eiro, 10 saņēmu, viss strādā. Ar pieru tā nestrādā. Tādi cilvēki kā es tev stāstīs, ka, tā ir tāda netveramāka jomā, un tad tu ieliec, es te runāju par likvīdu aktīvu, vai ne, kurā tu investē, bet tas ir ļoti līdzīgs. Tādā savā privātā dzīvē arī investēju, man ļoti patīk salīdzināt ar saliktiem procentiem investēšanā, kad tu sākumā tā viena intervija, tas viens raksts, viedokļu raksts, publikācija, uzstāšanās konferencē, atsevišķi, visticamāk tev neko tādu lielu neatnesīs. Kā ar to 1 eiro turp, 10 atpakaļ. Bet viss kopā vienā brīdī sāk strādāt kā tie saliktie procenti. Ja tu vienkārši sistemātiski pie tā strādā, tad pēkšņi tu sāk redzēt, ka tas sāk nākt atpakaļ, kā tevi pamana, tevi aicina izteikt viedokli, tu vari ietekmēt procesus iespējams, pat tādā lobēšanas līmenī, jo mēs arī darbojamies ar lobēšanas projektiem, un tad mēs redzam, cik patiesībā ir svarīgi, lai arī mūsu klientiem, kuri interesēs mēs strādājam, lai viņiem arī būtu jau tā ietekme jau kaut kādā līmenī, tā teikt, uzķunēta. Te ir tas uzticības jautājums. Te ir uzticības un te arī aptveres jautājums, vai ne? No kurienes? Jā. Un nodomi. Lobbyiem noteikti nodomi svarīgi. Absolūti. Redz, un redz tu kādu sāc, tu jau sāc preparēt pa tiem kritērijiem, un tas, manuprāt, ir tāds ļoti labs instruments, kas tev palīdz saprast, klausies, es, piemēram, daudz komunicēju kaut ko par manu kompetenci, bet man ļoti iztrūkst tāda redzamība par to, kādi ir tie mani nolūki vai motīvi vai līdzekļi un tā tālāk. Un tad tu vari saprast, klausies, man vajag šo pusi paspiest drusku. Tad lūk, ko es vēl gribēju pateikt. Un starp citu, tas otrs piemērs, kur es te izmisīgi mēģinu izstāstīt, ir tieši par to, kā strādā tie saliktie procenti. Mums ir viens cits klients, liela organizācija, kur mēs strādājam gan ar organizācijas korporatīvo komunikāciju, gan ar ekspertu komunikāciju, gan ar vadītāju komunikāciju. Pie tām ļoti interesanti, ka mums pēdējā laikā arvien pieprasītāks ir pakalpojums, kad mēs izstrādājam personiskās komunikācijas stratēģiju vadībai. Par to atsevišķi varu pēc tam pastāstīt. Tur ir jūs dzirdēt 3 dažādas nosauc organizācija, eksperts un vadība. Jā, tas viss, protams, ir salīmēts vienā stratēģijā, bet tad, kad mēs runājam par vadītāju un ekspertu komunikāciju, tad tur parasti ļoti svarīgs ir paša cilvēka personība iekšā. Lai tas viss salīmētos veiksmīgi kopā. Par to atsevišķi var pastāstīt, bet lūk piemērs. Un tad eksperts, ar ko mēs strādājam šajā organizācijā, sākumā bija diezgan skeptisks. Tas nav mans pamatdarbs. Mans pamatdarbs ir darīt savu darbu ikdienā, bet mēs, protams, apzinājāmies, ka organizācijas tēlam, organizācijas arī uzticībai no sabiedrības puses būtu ļoti, ļoti vērtīgi, ka tieši eksperts sniegtu savu kaut kādu analītiku, padomus, notikumu interpretāciju, jo tas ir patiesībā tas, ko mēs sagaidām no vadītājiem un līderiem. Mēs sagaidām interpretāciju. Fakti mums apkārt ir visur, kur. Tāpēc Kulbergs tādi ļoti labi rulē tautā, jo viņš ir pirmais ministrs, kurš katru dienu iepausto, šodien mēs darījām šās lietas. Jā, piemēram, jā. Bet es teiktu, ka mēs sagaidām no ekspertiem vēl vairāk, vēl tālāk. Mēs sagaidām, ka notiek tas un ka tas eksperts izskaidros,
Is it good for us or is it bad for us? Vai kā mums to saprast? Jo es varbūt nesaprotu ekonomikā, es varbūt nesaprotu medicīnā. Mēs vienojamies, protams, cilvēks... Viņš sākumā pretojās. Jā, viņš bija skeptisks, viņš nebija tāds ļoti pretojās, bet viņš neuzskatīja, ka tas viņam kaut ko dzīvē ļoti atvieglos. Viņš uzskatīja, ka tas būs tikai tāda papildus slodze. Es no filmēšanas to zinu. Man viņi neapfilmē. Vai ne? Ko mēs ļoti bieži arī redzam no dažādu līmeņu vadītāju un ekspertu puses, ka PR cilvēki, viņi jau saprot. Mēs sēžam kopā un raudam par to, cik mums vajag ekspertus. Un eksperti un vadītāji saka, man ir tam jāsameklē papildu laiks. Tad, lūk, šis cilvēks tomēr piekrita mūsu argumentiem, teica, labi, mēģināsim. Pirmām kārtām viņš sākumā bija sagaršojis, ko tas nozīmē, kad tev ir laba publicitāte, ka tevi citē labi mēdī, ka tevi sāk aicināt arī intervijās. Un mēs tiešām mums arī izdevās ļoti pacelt ir mērījumi, kur skatās dažādu viedokļu līderu šerofojas, cik daudz no publiskās telpas aizņem tieši šī līdera viedoklis. Un mums izdevās ļoti pacelt šo rādītāju. Un viena lieta, ka pašai organizācijai tas nesa ļoti labu redzamību, ļoti labus rezultātus, bet otram kārtām arī pašam cilvēkam nāca ļoti labi piedāvājumi. Darba piedāvājumi? Headhuntings aktivizējās? Patiesībā papildus tam pamatdarbam, bet jau konsultēt arī jau valdības līmenī, kļūt par ārstētu padomnieku. Tas nozīmē, ka jūsu tā strateģiskā apzināta darbošanās ar savu ietekmi, ar savu reputāciju, faktiski ir ne tikai ieguldījums tajā organizācijā, bet tas ir pašā sevī. Tāpēc es vienmēr saku, ka tas ir tāds jūsu viens no labākajiem likvīdiem aktīviem, ko jums neviens nevarēs atņemt. Neatkarīgi no tā, kāda būs tālāk jūsu karjera. Tas likvidēs aktīvs ir... es zinu, ka vēl sarežģītāk var. Bet ieliec man... Kā tu savai omē to paskaidro? Manā grāmatā ir pirmā sadaļa, kas ir PRs, vai paskaidro to savai vecmāmiņai. Jā, tad paskaidro. Paskaidrošu. Ja tu gribi, lai es atrodu grāmatu. Nē, labi, tur ir par to, kas ir PRs, nevis tas, par ko mēs varbūt tāds plašāks iedziens kā PRs. Šeit mēs runājam nedaudz par tādu konkrētāku, fokusētāku versiju. Ko tādam ekspertam tu pasaki? Tas ir tas, kas tev nes gan kaut kāds iespējas, sociālo kapitālu, kaut kāds pazīšanās, tevi aicina, tev piedāvā kaut kādas iespējas. Tas ir kaut kādā ziņā arī tāda apdrošināšanas polise, tad, kad notiek kaut kāda krīze, un neviens no mums nav pasargāts no krīzes komunikācijas, tad, ja tu esi cilvēks, par kuru neviens nekad nav dzirdējis, tad tev ir daudz grūtāk sevi aizstāvēt publiski, jo tevi neieklausīsies. Ja tu esi cilvēks, kurš jau ir zināms kaut kādā kontekstā, ja tu esi cilvēks, kas jau pat ietekmē, kurā ieklausās, tad tā būs arī, tev būs daudz vieglāk arī aizsargāt sevi šajā situācijā. Šo būs arī citi, kas varbūt tevi arī aizsargās arī citi cilvēki. Jo likvidēt būtībā man ir galds, es viņu pārdodu ar 50 eiro. Viņš nav īsti aktīvs, bet viņš ir kaut kas likvidējums, tā teikt. Likvīds. Latviski ir cits vārds tam? No? Nezinu. Varbūt. Bet man aizķērās cita doma par to ekspertu, ka tu sāki stāstīt par mēdījiem. Mēdījos raksta un citē un izsaka viedokli. Viens no PR, kas ap galveniem tiem stūrakmeņiem, ir panākt, ka mēdījos raksta. Būtībā pa nozarē raksta un tā kā izplat to ziņu. Kas ir minimālais apjoms, ko, piemēram, man vajadzētu, tā ir stunda, 2 stundas, 5 stundas nedēļā, bet, piemēram, man un tur citiem maziem tur uzņēmumiem un uzņēmējiem vai vadītājiem, kas ir tas minimālais, ko tu ieteiktu darīt šajā virzienā un ko darīt, lai lēnām tā kā,
jāsaka, jāveidot attiecības vai ne ar mēdījiem. Jo, ja viņas tā kā īsti nav, tad loģiski nekur necitē. Bet kas tas ir? Jā, ļoti labs jautājums. Es sākšu ar to, ka ir jāpamaina sākumā sava filozofija attiecībā uz komunikāciju. Jo tas, ko es arī tikko teicu, ka es bieži vien redzu, ka tā attieksme ir tāda, man būs jāmeklē tās papildu stundas, kad es pēc darba varbūt varu to darīt. Bet kas ir būtiskākais, ko vajag saprast, ir tas, ka tas arī ir tavs darbs. Ja tu esi eksperts, un vēl jo vairāk, ja tu esi vadītājs. Labākajās biznesa skolās māca, vai tā konkrēti māca, vai tas ir iekudēts programmās, kā tāds 30-70 princips. Neatkarīgi no tā, kādu jomu tu pārstāvi, kādu vadītāju amatu tu ieņem, 30% no sava darba laika tev ir jāvelta komunikācijai. Iekšējai komunikācijai ar komandu, ārējai komunikācijai. Un kad tu tādā veidā pamaini to savu filozofiju, tu saproti, ka nav runa par to, ka tā mana darba diena ir beigusies, es darbus esmu apdarījusi un tagad es pieķeršos komunikāciju. Es dabiskā veidā integrēju šos 30% savā komunikāciju tā ir daļa no mana darba. Būtībā mūsu šīs dienas tikšanās ietilpst tavos 30%. Absolūti, viennozīmīgi. Tas, ko es gadu laikā, galu galā vairāk kā 25 gadus nozarē, es arī mēģinu slīpēt kaut kā to, jo es apzinos, ka šī mana mērķa auditorija ir ļoti, ļoti aizņemta. Pie tam nav svarīgi, vai tas ir kaut kāds milzīgs organizācijas pārstāvis, vai vēl jo vairāk, varbūt tas ir cilvēks, kurš pats savām rokām būvē biznesu, līdzīgi kā es, piemēram. Man ir sava aģentūra un savi ikdienas pienākumi, un tad tu saproti, ka tev tiešām ir jāvienojas ar sevi, kas ir svarīgāk. Tad, lūk, un es sapratu, ka ir iespējams izstrādāt sistēmu, kad faktiski tu velti šim jautājumam vismaz 2-3 stundas nedēļā, un tev lietas iet uz priekšu. Okay. Un es pat... Sistēma 2-3 stundu nedēļā iedod man. What it is. Ko man darīt? Es reāli gribu implementēt. Pirms es šonedēļ sāku. Ir trešdiena, ceturtdiena, un es vēl varu paspēt 2-3 stundas šonedēļ kaut ko izdarīt. Pilnīgi noteikti. Tad, kad es par to sistēmu domāju, es darbojos pie sava kursa tieši par šo tēmu ietekme. Un tas, ko es darīju, es apzināti izveidoju to kursu tā, ka cilvēks sākumā tam apmācībai un mājasdarbu izpildēji velta 2-3 stundas nedēļā. Un tā doma ir tāda, ka viņš sākumā ieliek savā kalendārā tās 2-3 stundas, it kā mācībām, bet pēc tam, tad, kad mēs tuvojamies jau kursa finišam, viņš saprot, ka es viņu aicinu neizmest šīs 2-3 stundas no viņa kalendāra un atstāt to kā tādu sarunu ar sevi, tikšanos ar sevi, un šajā laikā darīt un domāt strateģiski. Ko es domāju ar to? Tīri praktiski, vai ne, ja mēs skatāmies? Kaut kā tas. Jā. Visi beigās darīšana. Jā. Sākumā vispār ir jāsaprot, kaut gan ieguglējiet sevi un paskatieties, ko vispār par jums runā māte Google, ko par jums runā tēvi, mākslīgā intelekta visādi rīki, un kā jūs izskatāties jau tagad publiskajā vidē. Un ļoti bieži jau šajā brīdī jūs redzēsiet atbildes uz jautājumiem, vai es gribu ar šo cilvēku sadarboties, vai es gribu pie šī cilvēka strādāt, vai es gribu šim cilvēkam kaut ko piedāvāt, kaut kādas partnerības un tā tālāk un tā tālāk. Vai man patīk vai atbilst tās bildes, ko es vai tur redzu tas vēl? tēls reālais atbilst manam vēlamajam tēlam, jo es iedomājos, kā es gribētu izskatīties. Tas būtu arī atsevišķi tāds uzdevums, kā es gribētu izskatīties publiski, ar ko es gribētu asociēties. Un attiecīgi tas ir tāds viens pirmais, dažreiz diezgan sāpīgs uzdevums, bet ļoti, ļoti vajadzīgs.
Un tad, kad jūs to redzat, jums jau nāks kaut kāds atbildes par to, vai man nevajag kaut ko mainīt, varbūt manu sociālo tīklu izskatā un komunikācijā, jo iespējams es gribu izskatīties kā nopietnas uzņēmējs, bet man tur ir, nezinu, vēl no pusauģa vecuma kaut kāds niknējums, balīšu bildes, atvaļinājumā peltkostīmu, fotogalerijas, un tas ir viss, ko par mani var iegūt un tā tālāk. Nu, vai tas ir tas, ko es gribu demonstrēt, un šī ir kaut kādi jau pirmie soļi, ko diezgan loģiski var spērt. Tad tālāk, ja mēs runājam jau par, tu pieminēji mēdījattiecības, tas ir tāds jau nopietnāks plaukts. Protams, tad, kad tev nav kontaktu, tad tas šķiet, ka tas ir absolūti nesasniedzami, un daļai tā ir taisnība. Nevelti daudzi mūsu klienti pie mums nāk ar tekstu uz aģentūru, es domāju, ar tekstu, ka mēs it kā sūtījām, nekas nekur neaiziet, jo tur tomēr strādā... Presrelīze, domā, sūtījām. Jā, kaut kāda informācija, presrelīze, viedokļa rāk... Mēs par informāciju runājam. Un nekas neaiziet, vai ne? Protams, ka tur ir lomā arī kontaktiem, arī tas, ka mēs zinām, kāda ir dienas kārtība mēdījiem, žurnālistiem un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā jūs varat paanalizēt jau paši. Tas ir atkal jautājums, jūs to darat paši, jūs to darat ar mana kursa palīdzību, vai jūs to darat ar manas aģentūras palīdzību, rezultāts var būt līdzīgs. Jautājums tikai tāds, ka, ja jūs darīsiet paši, visticamāk, tas prasīs daudz vairāk laika iedziļināšanos, kļūdīšanos un mēģinājumu un tā tālāk. Ar kursu būs tāds jau šortkatiņš, ar aģentūru, jūs iedodat uzdevumu, samaksājat rēķinu, mēs visu izdaram. Tā kā tas ir jautājums tikai par to, cik jūs daudz gribat arī paši pamocīties. Bet jūs varat... Grib vai negrib saprast to zupu, laikam, jā. Arī, jā. Bet dažreiz es, piemēram, ir kaut kādas lietas, tās jomas, kurās es tiešām gribu iebraukt, saprast, kā tas strādā un pat pamēģināt. Ir kaut kāds, kur es vienmēr saku, ziniet, es labāk samaksāšu ekspertiem, es pat negribu iedziļināties šajā jautājumā. Tā kā tā ir tāda jau paša izvēle. Bet, principā, arī mediju attiecības, ja tev ir ko teikt, es teiktu, tas ir galvenais. Kas ir tā mana big idea? Ko es vispār gribu aiznest par savu nozari? Kas šobrīd notiek? Vai es varu piedāvāt kaut kādu interesantu statistiku, kaut kādas tendences interesantas? Jo skaidrs, ka nevienu neinteresē tas, ka jūsu organizācija ir 25 gadi, vai jūs piedalīsieties ar standu izstādē, bet cilvēkus sabiedrību interesē kaut kādi atkal interpretācijas un kā tas ietekmēs viņu dzīves vai mūsu sabiedrību kopumā. Viedokļi būtībā beigās. Beigās, jā, tie ir viedokļi, jā. Tie ir viedokļi, bet, protams, jūsu ekspertīzē balstīti viedokļi, pamatoti viedokļi. Ja es pareizi saprotu, tā kā lielākā daļa neprot iepakot savu viedokli un aizsūtīt tur žurnālistiem vai mediju pārstāvjiem, tas ir varbūt iemesls, kāpēc visur rakstis laiku pa vieniem un tiem pašiem. Tas ir ļoti labs jautājums. Daļēji jā, bet daļēji tas ir saistīts, tu atkal man lamāsi par gudru formulējumu, bet to sauc... Es paprasīšu operāciju. Jā, mēs iztulkosim. To sauc par Mateja efektu. Ko nozīmē Mateja efekts, kā redzamība vairo redzamību. Un tas, ko tu tikko minēji, kad vienus un tos pašus ekspertus visur citē, tas absolūti ir, tā ir ilustrācija Mateja efektam, kad redzami populāri eksperti katrā no nozarēm, viņi ir pirmie, kas ienāk prātā, tad, kad žurnālists domā, man vajag komentāru par šo tēmu, protams, iešu pie šī eksperta. Un tālāk, ja viņš ir aizņemts, tad varbūt kādu citu vēl izskatīs kā variantu. Un... Es atceros, pirms pusgada bija statistika, kur pētīja, kas mēdījos laik grozās, kādi cilvēki, un beigās bija sadalījums, ka gan 95% bija politiķi. Protams. Tikai 5% bija palikuši tur kaut kādiem tur uzņēmumiem, tur vadībai, kaut kas bija tur Normunds, varbūt tur Bergs bija atceros, vai kaut kas tur vēl bija. Būtībā 95% mēdī pavada laiku rādot un visu laiku stāstot, ko dara politiķi. Tas ir. Tā ir tāda, varbūt, vēsturiskā Latvijas mēdīju dienas kārtība un politiķu kaut kādi rīcība un lēmumi. Tā ir pieņemts, ka viņu rīcība un lēmumi
visvairāk ietekmē katru iedzīvotāju, jo tas ir arī ļoti svarīgs kritērijs, par kuru parasti domā žurnālisti, vai es šajā gadījumā vienkārši nenoreklamēšu kaut kādu biznesu, jo tam mums ir domāta reklāmas nodaļa, vai ne, kura nopārdos labāk reklāmu šim mēdījam. Bet mēs jau vienmēr gribam tikt redakcijas saturā, par ko mēs nemaksājam. Un tad tur ir jautājums, vai es varu būt tikpat vērtīgs, kā premjera paziņojums, ka mans paziņojums ir tikpat vērtīgs, vai pat vēl vērtīgāks. Un tad tas ir tāds ļoti labs jautājums, ko sev uzdot. Sajūtu, ka šis īstenībā ir pats svarīgākais punkts komunikācijā ar mēdījiem. Vai tas, ko es paziņoju pašlaik, stāv blakus vai ir vērtīgāks par to, ko var paziņot Kulbergs vai Rinkēvičs vai būtībā jebkurš cits, kas mums ir tā kā politikas augšpusē cīnās. Jo šeit ir tas ļoti svarīgs kritērijs. Vai tas būs interesanti un ietekmēs lielāku sabiedrības daļu? Un tad, ja tā atbilde ir jā, tad tālāk mēs atkal runājam par to, vai es pietiekoši sulīgi to pasniedzu. Primāra atbilde man uzreiz atnāca nē. Jā. Primāra atnāca nē. Protams, mēs paši savu jomu kaut vai ne, tur komunicēt caur video, vai ne, tāds, ka vai tas ir tagad svarīgāks par to, kas notiek Latvijā, vai tur karš ir un viss šis atbilde, ka nē. Bet tad es sapratu, pirmā automātiskā atbilde ir nē, kas uzreiz ieceļ augšā kvalificējoši lietas, kādam tad jābūt tam saturam, lai viņš pietuvotos, kam tur ir jābūt. Tieši tā. Tāpēc nevelti ļoti bieži organizācijas izmanto aptaujas, lai aktualizētu savu kaut kādu tēmu, jo tad, kad, piemēram, kad aptauja pat par sevi ir tas... Tā ir ziņa, jā. Jo tad tu vari pateikt, ka 90% sabiedrības uztraucās par to, kur viņi dabūs naudu atvaļinājumam tuvākam, piemēram. Un to tu, protams, tu nevis vienkārši saki, bet to tu noskaidro sabiedrības aptaujā. Cik daudz paņem naudu kredītā, lai aizbraukt atvaļinājumā? Piemēram, klasika, ļoti daudz kredīti iestādes šāds pētījums taisa. Un tad tālāk analītiķis komentē un tā tālāk. Tas ir tāds klasisks veids, kā tieši... Tas paceļ to vērtību. Jā, kā organizācijām. Jā, jo tas atkal, ja daudzi uztraucās par kaut ko vai piemēram, sievietes biežāk to, vīrieši to, vai ja mēs varam salīdzināt Baltijas valstis, Lietuvā ir izteikti vairāk tas un mums ir nekas, tad atkal mēs varam, un tālāk jums ir ekspertīze, jo jūs interpretējat, jo ekspertam nevajag izdomāt faktus. Ekspertam vajag interpretēt. Piemēram, kurā virzienā, piemēram, man iet? Man ir tā kā, video aģentūra, es viņu pozicionēju kā pamatā izglītojoši, bet vairāk korporatīvie video. Kas būtu tas pirmais, kas tev nāk prātā? Hei, tev jāiet tur un tur. Tava mērķa auditorija ir kas? Tomēr uzņēmumi B2B, man 90% ir uzņēmumi. Ir valsts iestādes, bet varbūt 20% valsts iestādes, mazāk. Jo tur pārsvarā visi pa zemākajām cenām, uzvar lētākais, un tas ir interesants sports, kurā es vienmēr zaudēju. Tas man tur neiek kopā. Tāpēc es zinu, ka vislabāk man saprot komunikāciju cilvēku. Tas ir nākamais, ko es tev gribēju prasīt. Tās ir organizācijas, kas var atļauties komunikāciju cilvēku, jo visi nevar atļauties. Tie ir komunikācijas cilvēki, mārketinga varbūt cilvēki, nevienmēr tie ir vien un tie paši. Tur, kur var atļauties atsevišķu komunikāciju cilvēks, tie ir tie, kas saprot, ko viņi pasūta. Mārketings nevienmēr saprot, ko viņi pasūta. Ja mēs runājam par video. Viņi bieži vien paprasa vienu lietu, bet tas īstenībā ir 7 dažādas lietas. Un tur tas ir interesants. Lūk, tad tu saproti, ka tev vajag meklēt tos drīzāk tos sabiedrisku attiecību speciālistus. Un tad tev ir jāmeklē patiesībā, kur viņi atrodas. Un es pat teiktu, ka tev nemaz nevajag to dienu, kurā būtu vai dienas biznesu, nezinu. Bet iespējams tev ir biznes, kas tev radās kā pirmais. Okay. Ja mēs runājam par B2B sektoru bieži vien. Bet tev varbūt drīzāk ir vērts sapazīties ar Latvijas asociāciju sabiedrisku attiecību profesionāļiem un aiziet pie viņiem ar kaut kādu vērtīgu meistarklasi vai pasākumu, kur tu parādi, piemēram, kā strādā video viņu labāk, vai kaut kādus knifus, kā ar to video prasmīgu
pareizi tur noliekot kameru, kā tu vari mainīt priekšstatus, kā cilvēks izskatās, varbūt, ka tā viņš izskatās kaut kā ne pārāk pārliecinoši, un ar šādu leņķi vai šādu apgaismojumu uzreiz ir pilnīgi cits efekts. Neiesaki iet caur mēdījiem, bet pat taisno tur, kur pulcējās mana auditorija. Es teiktu, jā. Un tā ir mēs atkal atgriežamies pie tā, ka tā ir tā atšķirība starp slavu un personīgo zīmolu, kas ir ietekmes pamatā. Ekspertiem, vadītājiem nevajag, lai viņus atpazītu uz ielas katrs otrais. Bet viņiem ir svarīgi, lai tie cilvēki, no kuriem ir atkarīga viņu darbība, viņu organizācijas darbība, ka viņi gan viņus zinātu, atpazītu un gribētu ar viņiem komunicēt. Jā, ka tev nevis skrien visi pakaļ uz ielas un grib taisīt tev bildes, bet tu zini, ka tu ej un tu satiec tos, kuriem tev ir tā kā sapratne. Tā kā, okay, jā. Vai un sasveicinies ar tiem 5 tajā dienā. Okay. Jā. Un tad, kad tu augstākā pilotāža atkal, to sauc par top of mind, piedot, atkal lamājos, bet iztulkošu. Tad, kad kādam komunikatoram iešaujās prātā doma tā, man vajag iefilmēt video. Tur ekspertu vajag. Ekspertam, piemēram, interviju ar mūsu ekspertu, mūsu mājaslapai vai sociāliem. Pie kā man iet? Protams, ka pie tevis. Ka tu esi pirmais, kas ienāk prātā. To sauc par top of mind. Kad mēs iedomājamies par saldu gāzētu dzērienu, tur Coca-Cola, piemēram, mums iešaujās. Tad video, tad āris, vai ne? Un tas ir tāds mūsu mērķis. Protams, ka nevajag gaidīt, ka atkal es piedalīšos vienā pasākumā, vai man būs viens ieraksts, vai man būs kaut kāds konkrēts notikums, tad uzreiz viss notiksies. Bet tie sarežģītie, tie saliktie procenti, kas sāks darboties, ka tas viss kopā viens otru atbalsta, un tad tas darbojās. Pie saliktiem procentiem Warrens Buffets viss izglītoja. Viss saprat no Warren Buffeta, ko nozīmē tā kā compounding efekts, vai ne? Es labi, ka tu man to neprasēji paskaidrot. Ja kāds nesaprot, kā ierakst googlēt, saliktie procenti. Latvisks, nezinu, sūtīgi atratīs noteikti. Mēģini GPT prasa kaut ko, vai vienkārši compounding efektu. Viņš paskaidros. Es cerēju, ja es kaut ko nesaprotu, es ierakstu tur Cloudam vai GPT, un es viņam saku, izskaidro man praktiski, kur es to varu novērot dzīvē. Jā. Un tad viņš vienkārši ļoti labi tur apraksta. Es nesen mācījos mazliet pamatus programmēšanā, jo daudz to cloud code izmantoju ikdienā. Un tur bija if-then funkcijas, un iedod man realitātē, kur es varu novērot dzīvē šo, un tur tas vending, Coca-Cola mašīnas, viņš tāds, tu tur monētu iemet, ekrānā tas tev parādās. Ja šī funkcija ir, tad ekrānā parādās, ja šī funkcija nav, ekrānā nerādās. Saprot. Bet tas jautājums, uz kuru es virzīju, ir gaidas. Saliktie procenti un viss trakumalējās. Kas ir tas, ko tu spēja cilvēkam iedot, apmierinot viņu gaidas? Jo tev pieredze jau ir pietiekuši, es domāju, lai tu vari jau diezgan labi nokalibrēt un cilvēkam pateikt, kur viņš ir un kas varētu notikt. Ja mēs esam mīnus stadijā vai nulles stadijā, mīnus stadijā, es domāju, ka tev ir negatīva publicitāte, tad vienmēr... Sākt ar mīnus, nulīt vai... Piemēram, ja mēs esam, tad ir jāsaprot, ka tu nevari no mīnusu uzreiz nonākt plus 10. Tev pirmām kārtām sākumā jāiziet līdz nulles stadijai, kad ir neitrāls viedoklis par tevi, vai arī, ja cilvēkam nav mīnus stadija, tad viņam nulle var nozīmēt, ka vienkārši par viņu nezinu. Publiski par viņu nekā nav. Tu vari iedot mērokli, ko nozīmē šajā gadījumā būt mīnusā? Kas ir tas? Es domāju tā, ka es iegooglēju tavu vārdu, un es sūdzībās redzu slikt servis, es redzu... Mēlis, zaglis. Jā, es redzu rakstus Delfos par to, ka krāpniecība, nezinu, vīt sodi vai vēl kaut kas, un es izdaru secinājumus, vai ne, ka, es būšu uzmanīga. Tie vārdiem tad saslēdzās kopā. Jā, protams. Tas tad novelk lejā. Tas, protams, novelk lejā, jo mēs visi vienmēr būsim godīgi. Mēs šodien iegooglējam un iemetam mākslīgajā jautājumu par jebkuru sadarbības partneri, jaunu potenciālu darbinieku, jaunu klientu,
mēs vienmēr paskatāmies sākumā, pirms mēs vispār tiekamies runājam. Es nezinu, varbūt cilvēki arī pirms randiņiem tā dara, bet es pat pieļauju, ka jā, arī. Gan es pieņemu. Jā. Gan jau. Sen nav būts. Jā, man arī tā nav aktuāla tēma. Bet, Labi, pirmais būtībā tu centies identificēt, tu esi mīnusā, nulītē vai plusā, kur tu esi sabiedrības acīs, jā? Un tad tev ir jāsaprot, vai tu esi, teiksim, no neitrāla, tu iesi jau uz plusu, vai tev tomēr ir, ilgāks ceļš būs vajadzīgs, lai sākumā līdz tam neitrālam. Ir grūti, jo viņš cenšas ļoti pozitīvs laiks sev rādīt, bet mēdī visur īsumā vēl kārā to, ko viņš darīja. Jā, ļoti labs piemērs. Ļoti labs piemērs, jā. Viņam tas negatīvais visur spēcīgi valkās līdzi. Lai kā viņš cenšas un lai kādus influencerus viņš slēdz klāt, viņam tur tā bagāža no tās viņš aizbēgt nevar. Jā, protams. Un tad, ja mēs runājam par to laiku, tad es teiktu, tā sistemātiski strādāt, komunicēt, bet tiešām sistemātiski, nevis tā, ka es uz vienu interviju aizgāju. Un nozīmē sistemātiski? Tās 2-3 nedēļas, 3-2 stundas nedēļā, ka tu tiešām velti, tu kaut ko dari. Varbūt tu pat, nezinu, tur šajā mēnesī tur sarunās sev vienu interviju vai tev būs tur 4 ieraksti, bet tu vismaz to darīji. Nevis tā, ka tu aizgāji tur uz vienu interviju, man likās, ka nekāds efekts un vispār tas jūs pieras nestrādā. Bet, piemēram, ja tu pusgadu sistemātiski tādā veidā darīsi, pirmkārtām, tu būsi jau uztrenējis komunikātora savus muskuļus un tu sapratīsi, ka tas ar laiku tev sagatavoties intervijai prasa mazāk laika, tev sagatavot ierakstu prasa mazāk laiku. Tev uzreiz nāk kaut kāds arī domas par to, ok, un šī ir interesanta situācija, es to varētu tur apspēlēt kaut kādā savā tur ierakstā vai storijā vai nezinu, vēl kaut kādā formātā. Tad tu principā pirmām kārtām tev vairs nav jautājumu, vai tas ir kaut kāds liela problēma man iedalīt tās 2-3 stundas, tev veidos paradums, un pēc pusgada visticamāk tu jau sāksi just kaut kādu rezultātu. Dažreiz, tad, kad tev jau ir kaut kas uzkrāts, tu jutīsi arī ātrāk, jo man, piemēram, pašai bija ļoti interesanta pieredze. Kā es teicu, man tik ļoti patīk dalīties ar šo tēmu, es visu laiku eju kaut kur uzstāties, kaut kādās, man aicina tur konferencēs vēl kaut kur, un tad es padomāju, ka es laikam esmu nobriedu uz savam newsletterim. Kas mani visu laiku tā bija, jo tas ir tāpat rakstiskā veidā. Tas kā Finday to dara tagad? Nezinu, Finday, Finance Day. Nezinu, būtībā viņiem viss pašlaik balstīts kā newsletters. Tas jau diezgan tāds sen zināms rīks, kur ik pa laikam jauni izgudrojas teiktu. Vienkārši tur trends nāk un iet nāk. Jā. Ka viss nogurst no tā. Jā, tieši tā. Un tas, kas man atturēja no tā newslettera, bija doma, ka, ja tu esi apņēmies, ka tu tur reizi kaut kādā periodā sniegsi to informāciju, publicēsi, tad ir jābūt disciplīnai. Un es tā domāju, man taču ir biznes, man ir tas un šis, un vai es varēšu. Bet tad es kaut kādā brīdī sapratu, ka viss es esmu nobriedusi, lai ir. Pie tam es sev uzliku tādu saudzīgu režīmu, manuprāt, reiz 2 nedēļās man iznāk newsletter, kas, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti ok, jo biežāk varbūt arī auditorijai nav laika. Es pieļauju, ka cilvēki... Atbild parasti noteikti statistikā kaut kur. Protams, bet otrā kārtām es pieļauju, ka cilvēki, tā kā negrib katru dienu mani lasīt. Un kaut kas man liek domāt, ka viņam ir arī citas darīšanas. Jā. Un es tev pastāstīšu vienkārši, kāds bija efekts. Man šoja komentārs ar video pasauli, bet labi. Ok, jā, tas būs interesanti. Un man ir mājaslapā manā iespēja pieteikties latviešu versijai, un tad es padomāju, bet man jau būs šis saturs, es izveidošu arī angliski, un nolēmu, ka es to izveidošu LinkedInā. Un tur ir atsevišķa opcija, kad tu veido newsletteru, un LinkedIn šobrīd izskatās arī to trendu ir iecienījis, un izskatās, ka viņi padara arī redzamu to tavu newsletteru algoritmu ziņā. Un man burtiski pirmajās 2 dienās uz šo newsletteru angļu valodā LinkedInā parakstījās 1200 cilvēki. Un tas ir stāsts par to, tie ir mani saliktie procenti, jo, protams, 25 gadus pirms tam es kaut ko darīju, lai vienā dienā
parakstītos. Un es arī redzu, ka tas ar katru dienu arī cilvēki no jauna parakstās. Tā kā, ja jums ir interesanti, bez maksas saturs, lūdzu, latviski būs olgakazaka.com un LinkedInā meklējiet mani, droši var, tur ir angliski, tur var parakstīties, jā. Un es iekomentēšu tagad par to video. Viens, es nezināju, ka LinkedInā var newsletters taisīt. Būs jāpačeko. Ļoti iesaku. Bet pa video man cilvēku ir teikuši, tā kā, mums varbūt vajag vienu video 2 nedēļās. Tas kā, jā, ok. Tā kā, kāpēc jums nav 3 dienā? Nē, tas negribēja mani tur. Cilvēki katru dienu redz. Un es saku, bet tu jau neizvēlies, kurā brīdī, kurš tev redz. To dara algoritmi tagad. Un viņi jau to dara balstoties uz tēmām, balstoties uz biežumu. Viņi algoritms izdomā, kad tev rādīs. Tas, ka tu publicē katru dienu, nenozīmē, ka tev rādīs katru dienu. Kādreiz tā bija. Kādreiz rādīja, tad, kad mēs kaut ko publicējām. Tie laiki beidzās ar TikToku. Jo TikToks ir sačakrējis, viņš ir salabojis to, kad tagad rāda tēmu, un tad, kad tas ir cilvēkam aktuāls. Viņš spēja atšifrēt, kas ir aktuāls un tajā brīdī. Un tāpēc Instagrams un Facebooks mainās līdz ar to. Viņi arī tagad maina algoritmus, jo viņi saprat, ka viņiem jāiet līdz. Jo tagad Instagrams ritīgi iet līdz tajā pašā tēmas virzienā. Jo kādreiz bija, mēs sekojam cilvēkam, cilvēks ieposto un uzreiz rāda. Tagad ieposto un varbūt parāda pēc nedēļas vai pēc 3 nedēļām to saturu, kur viņš kaut kā ir atšifrējis. Tagad viņš jāredz. Un tā doma ir par to, ja, piemēram, saka, ka newsletters katru dienu, jā, tas nezinu, vai man grib lasīt katru dienu. Es sapratu, ka tas vairs nav mūsu kontrolē. Mēs varam rakstīt un publicēt katru dienu kaut vai 10, bet ja algoritms ir izlēmis, ka to vienu viņš parādīs pēc 3 nedēļām, tad viņš to vienu arī parādīs ap auditorijā. Tur ir viena neliela, bet svarīga, manuprāt, nianse atšķirība, ka ja mēs to ieliekam sociālos tīklos, tad mēs pilnībā esam algoritmu varā. Newslettera burvība un spēks, tas ir ēpasts. Un kas, manuprāt, ir nenovērtēts līdz galam spēks, arī LinkedIn newsletteram. Viņš tev atsūta uz ēpastu paziņojumu, ka tu esi publicējis. LinkedIn jau ir viltīgs. Grib panākt, ka cilvēki iet dala uz viņu platformu papildus. Jā, bet tas ir mūsdienu algoritmu pasaulē. Tas ir kaut kas wow. Tiešām. Tas izmaksā ēpastu nosūtīt. Bet tev nāks cilvēks pārliecināt pa LinkedIn? Arvien mazāk. Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs arī strādājam ar organizācijām, kuras laikam saprot, kā notiek lietas, bet es atceros, kā vēl pirms gadiem 15 LinkedIn tiešām bija virtuālais CV. Jā, tāds virtuālais CV bija, es teiktu. Un tagad tas ir pilnesenīgs sociālais tīkls, kuru tiešām ir interesanti lasīt, kurā ir interesanti komunicēt, kurā ir interesanti arī un vērtīgi ir meklēt kontaktus. Un, jā, man liekas, atkal, ja jūs esat uzņēmējs vēl jau vairāk B2B sektorā, tad pēdējais brīdis atkal mūsu kraikasītē, padomu kraikasītē, ko vēl izdarīt pagūt šonedēļ, tad sev privāti paskatīties, kā izskatās LinkedIn, un tad sākt varbūt kaut ko tur komunicēt. Un otrām kārtām paskatīties, vai arī organizācijai ir profils. Jā, jūs ik pa laikam saprotu, ka daudziem LinkedIn saka, LinkedIn. Tas viņam saka, tas pieaugušo Facebook. Pieaugušo Facebook. Tie paši cilvēki tikai uzvalk. Jā. Sapratu. Jā, tas ir interesanti, kā mēs komunicējam LinkedInā, Instagramā, Facebookā 3 dažādi cilvēki parasti. Tā kā kaut kādā ziņā mēs spēlējam to sociālo tīklu spēli. Bija tur tas joks, ka tur apēt brokastis, un tad tur uztais milzīgi interesanti pārgudru veidu, kā pateikt apēt brokastis. Jā. Balanced nutrition, tur uzņemšana, plānveida, tur var ļoti... Jā. Bet, zin kā, jebkuru labu domu var aizvest līdz absurdam, un tas nemazina LinkedIn pozitīvās puses, kuras šobrīd tiešām ir ļoti, ļoti daudz. Līdz ar to es tiešām ieteiktu paskatīties. Pirmīt pieminēju jau šo tēmu, bet es viņu gribu mēģināt tad iepakot vēlreiz kā tādu jautājumu. Ar ko viedokļu līderis atšķirās no tā influencera? Ļoti labs jautājums arī. Es teiktu, ka ar atbildību viedokļu līderis
ir gatavs uzņemties lielāku atbildību par saviem padomiem, savām interpretācijām, un bieži vien viņam ir tā kompetence. Nu, piemēram, tu esi mediķis, kas komunicē sociālajos tīklos. Burtiski nesen man arī Delfi prasīja, viņam bija lielāks raksts, un tad viņi prasīja, vai vispār tiem mediķiem vajag būt sociālajos tīklos, tas ir tāda influenceru vide. Un es viņiem diezgan arī detalizēti skaidroju, kāpēc patiesībā šobrīd viedokļu līderus mums vajag daudz vairāk nekā influencerus. Influenceri mums ir daudz. Neko sliktu negribu par viņiem pateikt. Un, tas ir vienkārši absolūti cits žanrs. Un bieži vien mēs tur runājam par kaut kādu, dzīves stila demonstrēšanu. Un bija viens brīdis, kur mēs ļoti izteikti, mēs taču aģentūrā arī strādājam ar influenceriem, kad mēs ļoti izteikti jutām, ka, piemēram, tādām nopietnākām tēmām kā finanses, kā medicīna, veselība, kaut kā citas tādas specifiskākas tēmas, mums vajadzēja komunicēt caur dzīves stilu influenceriem, vienkārši tāpēc, ka nav specializēto viedokļu līderu, kas sociālajos tīklos būtu pārstāvēti, kas varētu aiznest auditorijai to specifisko medicīnisko tēmu, bet tā, lai viņam būtu interesanti, nevis nobijusies galva kaut ko viņam stāsta, vai ne? Ko mēs bieži vien redzam tad, kad, pēkšņi izdomā tā. Mēs tagad mūsu mediķus, tas laikam ir tas, ko tu mēdzi filmēt, ka mēs tagad mūsu mediķus liksim mūsu Facebookā, un tad tas mediķis pats no sevis varbūt sabijies kaut ko mēģina stāstīt sarežģītā valodā. Jā. Bet tie cilvēki, kas, jo redz, šodien vairs nepietiek labi strādāt, šodien nepietiek būt labam ekspertam, šodien ir jāspēj nokomunicēt to sabiedrībai, tavai mērķa auditorijai. Un tiešām par čempioniem būs tie, kas spēs savienot to ekspertīzi ar komunikātoru muskuļiem. Un ja mēs atkal atgriežamies pie tā, kāda ir atšķirība, tad bieži vien influenceris ir cilvēks, kurš ir atkodis, kā strādā tā komunikācija, bet viņam retāk ir apakšā tā, kaut kāda specifiska kompetence, zināšanas. Okay. Sapratu. Vienam uzticamies, otram nē. Nē, mēs varam uzticēties abiem diviem. Es teiktu, ka tur vienkārši ir dažādi... Uz ko mēs to uzticību būvējam? Jā, jo tur drīzāk, kad mēs runājam par influenceriem, tad tur mēs runājam par slavu. Un slavas gadījumā eksistē tāda parādība, ko arī daudzos pētījumos apraksta, ka mums... dažreiz pietiek ar to, ka mums vienkārši ļoti simpātisks šis cilvēks, vai mēs viņu mīlam, lai pateicoties viņa ieteikumam kaut ko nopirkt. Tāpēc mēs redzam, dārgo pulksteņu vai rotu vai dzērienu reklāmās slavenus dziedātājus. Viņi it kā nav to pulksteņu vai dzērienu eksperti. Jā, bet mēs vienkārši viņus mīlam, mēs gribam ar viņiem asociēties, mēs gribam kaut kā pieskarties pie viņiem, un tur strādā tas vairāk. Atkal ar viedokļu līderiem mēs ejam vairāk caur to racionālo, caur to pievienoto vērtību, ko mēs no viņiem iegūstam. Bet tas neizslēdz to, ka viņi mums ļoti patikt kā personības. Un es pat teiktu, ka tā ir arī vēl viena slepenā mērce, par ko mēs arī regulāri runājam ar ekspertiem, kad viņi saka, es gribu izskatīties gudri, un lūdzu tur neko par manu personību, ne par labi, ne par kreisi. Bet tad, ja jums, piemēram, ir savi kaut kādi tur sociālie tīkli, un jūs vēlaties, lai cilvēki paliktu ar jums ilgāk, tad jā, viņi var atnākt uz kaut kādu jūsu ļoti gudru ierakstu par to, kas notiek šobrīd nozarē, kaut kādiem padomiem varbūt, bet lai viņi ilgāk ar jums paliktu, viņiem vajag arī tādu privātāku saturu. Un ar to es domāju, ka tas nav tas profesionālais pret personisko saturu. Tas nenozīmē, ka personiskais saturs ir par apakšbiksēm vai kaut kādu intīmo dzīvi. Tas ir stāsts par to, ka jūs demonstrējat atkal, kādas ir jūsu vērtības, kas jūs aizrauj, ko jūs darat arī ārpus darba, un kā varbūt kādā veidā
tas korelē ar to, ko jūs darat arī jūsu profesionālajā dzīvē. Jo eksistē 3 tādi soļi, kurus atkal mēs nevaram kādu izlaist. Tad, kad mēs runājam par publiskumu un kā tad tas no pirmās iepazīšanās, ka es pirmoreiz ieraudzīju šo cilvēku, kā mēs aizejam līdz tai ietekmē un kaut kādiem reāliem efektiem. Tad pirmā stadija ir iepazīšanās. Tad, kad es ieraugu šo cilvēku, varbūt es ieraudzīšu viņu kādā konferencē, man šķitīja, cik interesanti viņš runā par šo tēmu vai kaut kāds ļoti interesants atziņas. Un varbūt es piesekošu vai ne kaut kur tur sociālajos tīklos, padomāšu, varbūt ir jauki, ja es varētu vēl kaut ko pabaudīt no šīs ekspertīzes. Tad pirmā stadija iepazīšanās, otrā stadija ir iemīlēšanās. Es tā noscītu, to tā sauc. Kad mēs jau varbūt ieraugam šo cilvēku vēl kaut kādā intervijā, podkastā vai kaut kur mēdījos vai tajos pašos sociālajos tīklos. Es esmu parakstījusies LinkedInā un es turpinu lasīt, un man šķiet, tiešām man atsaucās, man tiešām rezonē šīs domas. Un tad trešā tikai stadijā ir, kā es to saucu, monetizācija, kad es saprotu, ka, klausies, man vajag atrisināt jautājumu ar video, kur taču ir eksperts un tik patīkams cilvēks un tik zinošs un tā tālāk. Vai, nezinu, es no viņa kaut ko nopirkšu, es viņu aicināšu pie sevis darbā un tā tālāk un tā tālāk. Tā monetizācija ir tāds nosacīts. Varbūt es vienkārši atnākušu pie viņa uz konsultāciju, kā pie ārsta. Mēs nevaram izlaist nevienu no šīm stadijām, bet, kā tu redzi, šeit mēs vairs nevaram runāt, ka stāsts ir tikai par profesionālo saturu, bet tev vajag parādīt arī atkal tās vērtības, un atkal mēs atgriežamies pie uzticības formulas, ka mēs varam saskatīt, ka arī tur ir tavas personības daļas. Jūs pareizi tagad saprotat, šo var arī diezgan strateģiski izvēlēties, ko es gribu no sevis parādīt uz āru, kā elementi, kas varētu rezonēt sabiedrībai. To mēs arī saucam par stratēģisku komunikāciju, jo ir ļoti labs filtra jautājums, ko es pati uzdodu sev, un es vienmēr arī iesaku saviem klientiem to uzdot sev, tad, kad viņi saka, es īsti nezinu, vai tas nebūs pat traku, bet no vienas puses varbūt tas var... Stāstīt, vai man ir bērni vai nav, jā? Vai es ādu? Jā, vai kaut ko parādīt tur no savas mājas, vai hobijiem vai tā tālāk, vai tas nebūs, it kā es saprotu, ka tas varētu cilvēkiem patikt un būtu laba statistika, teiksim, sociālajos tīklos, bet te pašā laikā, kā tas ietekmēs to pašu kopīgo bildi, reputāciju, vai tas nekaitēs. Un filtra jautājums ir ļoti vienkārši. Vai es gribu ar šo asociēties cilvēku prātos? Un tad, ja es saku jā, piemēram, es daudz savos sociālajos tīklos demonstrēju savu estētiku. Man ir, teiksim, sava gaume, man patīk skaistas lietas, smalks porcelāns, sava kolekcija. Un es par to, ik pa laikam gan komunicēju, gan to vienkārši tīri vizuāli var redzēt manos sociālajos tīklos. Vai es to gribu asociēties? Jā, es gribu asociēties. Vai, piemēram, pirms pāris gadiem kaut kā žurnālisti uzzināja, ka man ir tā investēšanas pieredze, un man sāka aicināt vienkārši masveidā uzstāties par šo gan uz konferencēm, gan intervijas sniegt. Un man bija tiešām brīdis, kad es sev uzdevu jautājumu, vai šis nav par komunikāciju, tas nav tas, kas man, teiksim, rezultēsies ar to, ka man rekura aģentūrā nāks klienti. Bet es sev uzdevu jautājumu, vai šī ir tēma, ar kuru es gribētu asociēties, vai es tur arī redzu kaut kādu savu pienesumu sabiedrībai. Mana atbilde bija jā, tāpēc es pieņēmu tos aicinājumus un es gāju un stāstīju. Bet ir daudzas tēmas, ar kurām es negribu asociēties. Piemēram, es regulāri atsaku intervijas par politiķu komunikāciju, jo es darbojos ar korporatīvo komunikāciju. Man var būt viedoklis par politiķiem. Man pat ir zināšanas par to, kā tas strādā, bet mana aģentūra principiāli nestrādā ar politiku, ar politiķiem, un līdz ar to es vispār negribu asociēties ar šo tēmu, tāpēc es parasti atsaku šīs intervijas. Tāds vienkārši piemērs. Praktisks jautājums tad līdz ar šo ir, ja cilvēks varbūt sevi pazīst labi, viņš jau spēja galvā izspekulēt, ar šo es negribu asociēties, bet ja nav īsti drošs, tad beigās sanāk pamēģināt ar to asociēties un pēc laika saprast, ka nē, tomēr šis nav.
Nu, mans princips parasti ir tāds, ja ir šaubas, tad šauba nav, ka nē. Okay, ja tu neesi pārliecināts, ka ja jā, tad tev kaut kas tomēr aizķērās, ka to bērnu parādīt, nezinu, tad drīzāk nē. Tad drīzāk nē, varbūt ne tagad, varbūt ne šajā kontekstā, varbūt, kad tu atradīsi sev atbildi, kāpēc, tad ir iekšā kaut kāda pretestība, tad es teiktu, ka drīzāk nē. Tad varbūt atrast to veidu, kā drīzāk komunicēt. Bet šeit es patiesībā pieskartos vēl vienam ārkārtīgi svarīgam tematam, jo tas, ko mēs darām aģentūrā, es pieminēju, mēs izstrādājam tās personiskā zīmola stratēģijas vadītājiem un ekspertiem. Un lai tas būtu veiksmīgi, lai tas nebūtu kā uzvalks, kas nedara šim cilvēkam, vai ne, un tad viņš jutīsies, kas tas tāds ir, ko man vispār saka uzvesties vai komunicēt tā, kā, tas neesmu es. Mēs sākam šo stratēģiju no arhetipa pētīšanas. Vispār, ja mēs runājam par personisko zīmolu, ļoti vienkārši arī 4 elementi. Personiskais zīmols, tēls, stāsts un reputācija. 4 elementi, pie kuriem tu strādā un viss notiek. Viss tik easy. Bet par arhetipu runājot. Tas ir pirmais, ar ko mēs vienmēr sākam. Tas nāk no Junga teorijām, tika tālāk attīstīts un mārketingā patiesībā to ļoti daudz gadus arī izmanto. Ir zīmolu arhetipi, 12 arhetipi kopā, katram tur sava dzīves stratēģija, par to var palasīt tiešām daudz informācijas publiski. Tad lūk, tas, ko mēs darām, mēs sākam ar to, ka mēs notestējam šo cilvēku, kādi arhetipi dominē viņa personībā. Un balstoties uz tā, mēs tālāk attīstam visu stratēģiju. Jo ja šim cilvēkam, ja viņš ir, kluss un mierīgs viedais, tad padarīt no viņa jogderi būtu trakākais, ko mēs varētu vispār šim cilvēkam izdarīt. Es pat teikšu vairāk, es esmu izstrādājusi, beidzot arī latviski, jo parasti bija kaut kur angliski un citās valodās, beidzot arī latviski izstrādāju arhetipu testu. Tajā manā kursā es sapratu, kā es varu radīt kursu par ietekmi, kas ir balstīts uz visām šīm formulām, ko es tev šodien arī stāstu, bet kā es varu neiekudēt tur testu, lai cilvēks var arī saprast, un tālāk viņš saņem tās instrukcijas. Tev ir raksturīgi tas ir tie ieteikumi, kā tev tu vislabāk, visticamāk jutīsies, ja tu tā izskatīsies, ja tu tā komunicēsi un tā tālāk. Un manā miedarbībā ar dažādu līmeņa vadītājiem, un ne tikai, ir tāda, ka ļoti trāpīgi. Tie darbi tiešām ir jau sevi tur viss ir jau sen atstrādāts un pamatoti. Okay. Tā kā sākam mēs tomēr ar to komfortu ar sevi. Un 2 svarīgākie jautājumi, kas parasti ir noteikti klientiem pašā sākumā, bet mums tas ir nopietnumā. Cik ilgi, ja būtībā, kas ir tā stratēģija? Cik ilgi viņi izstrādājās? Un cik tas maksā? Jo visticamāk, man visu laiku ir mums 2 kameras, cik tas maksās, vai arī, ka mums jāfilmē, cik tas maksās, un pēc tam bet iedod pastāst vairāk. Bet, varbūt tev arī ir jau kaut kāds laiku ir atšifrējies šis, cik ilgi apmēram vidēji būvējās tā kā stratēģija. Ko tu sauc par stratēģiju? Jā. Ko tu būtu kā apmierināt? Jā, šī ir tik laba. Šis ir labs, es lieku tā kā savu zīmogu virsū. Jā. Atkal pastāstīšu par variantiem. Ja mēs runājam par manu aģentūru Olsen Partners, tad, protams, stratēģijas ir tas, ko mēs darām dienā. Un šeit es absolūti nevarēšu pateikt ciparu, jo tas ir atkarīgs no tā, cik mēs ieguldīsim laika, darba, pētniecībā, tikšanās, strateģiskās darba sesijās. Un nereti tās darba sesijas ir viens no tādiem vērtīgākiem pasākumiem. Ko tas nozīmē? Mēs sanākam kopā, mana komanda, strateģiskā vadība un klienta vadības līmenis. Tie nav, vienkārši speciālisti, bet tie ir cilvēki, kas pieņem lēmumus. Un tas ir super svarīgi, lai tie ir cilvēki, kas tiešām ietekmē to, kas notiek organizācijā. Jo, ja tu izstrādās, tikai mārketinga vadītājs, izstrādās stratēģiju, bet vadība to nebūs
legalizējusi, izsāpējusi un nebūs interesēta tajā, visticamāk tā stratēģija nebūs dzīvotspējīga. Tad notiek šī saruna par to, kā, visi tie klasiskie stratēģijas jautājumi, kas mēs esam, kāds ir pozicionējums, ar ko mēs atšķiramies, kāda ir unikalitāte, kādas ir tēmas, par kurām mēs gribam runāt tuvākā gadā, kādus mērķus mēs vēlamies sasniegt, varbūt mainīt kaut kādu pozicionējumu, būt krīzes kaut kāds un tā tālāk. Un šajā laikā patiesībā daudzi mani klienti sauc to par tādu korporatīvo psihoterapiju, šīs darba sesijas, jo šis ir tas brīdis, kad tiešām sanāk vadība, kurai patiesībā nebieži izdodas tā apsēsties pie viena galda un varbūt 3 stundas runāt tikai par to tēmu, kāds ir mūsu pozicionējums. Un dažreiz pie šī galda notiek ļoti karsta cīņa. Es vienkārši domāju, man ir bijis arī, kad projekti ir, kas nāk no tāda organizācijām, kas ir nesastrukturizējušās vai sašķeltas, vai tur ir vai 2 cilvēki ar līdzīgiem tur, pozīcijām, bet abiem varbūt liekas, ka viņi dara to pašu, bet nē. Un cik bieži tu drīzāk tad redzi, kad organizācijas tas struktūra ir jāpamaina, pirms vispār kaut kas no šī visa tiek darīts. Mēs varbūt nevienmēr varam ietekmēt to, vai viņi mainīs mūsu dēļ struktūru. Bet cik tev liktos, kas jādara? Diezgan regulāri, bet nebūsim biežāk. Okay. Bet nebūsim naivi, ka mūsu dēļ organizācijas ir īpaši liela, un bieži vien ir tā, ka ne jau vaina tajos cilvēkos, kas varbūt ir sanākuši pie... Neatbildība gan? Pat nevienmēr tā ir viņu atbildība, jo dažreiz tur ir investori vēl augstāk, kuri neļauj tik straujas kustības. Un skaidrs, ka mūsu ietekmes dēļ, mūsu kaut kādu ieteikumu dēļ, diez vai mēs gribētu jau, ka viņi tik ļoti ieklausītos, bet diez vai tur notiks liels pārmaiņas. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam izdarīt to, ka viņi sanāks pie viena galda, viņi apspriedīsies, un ir noticis arī tas, ka viņi vienojas par kaut ko. Ir noticis arī tā, ka nevienojas, bet arī tā ir atbilde, un tad mēs arī saprotam... Tā ir vienošanās kaut kādā ziņā. Arī tā ir vienošanās, un tad mēs saprotam, ka, varbūt mēs ejam paralēli kaut kāds tur vairākus ceļus, mums nav kaut kāds viens tāds izteikts mērķis, bet arī tā ir arī ļoti laba atziņa patiesībā pašai organizācijai, un bieži vien tā, strateģiskā darba sesija it kā tiek pozicionēta, ka tā ir informācijas iegūšana, ko mēs izmantosim stratēģijā, bet bieži vien, ticiet man, tas ir tas, kas ir visvajadzīgāks arī pašai organizācijai. Un tad tālāk, kad mums ir šī stratēģiskā darba sesija, dažreiz mums pat vajag veikt vēl papildu pētījumus, sabiedrības izpētes un tā tālāk. Līdz ar to, tur tos ciparus, tas būtu ļoti neprofesionāli man tagad saukt tos ciparus. Bet klienti vienmēr prasa. Bet es zinu. Jā. Man arī grūti iet, bet es saku, neviens projekts nav sācies bez sarunas. Absolūti. Tas, ko es dzirdu, ir... Bet es arī teikšu tā, ka ja jums vajag, pirmkārt, ja cena ir vienīgais galvenais kritērijs un jums vajag iekonomēt, tad visticamāk nenāciet pie mums, jo mēs esam tie, kas ļoti iedziļinās, mums tiešām rūp un sāp, lai mūsu klientiem kaut kas pamainītos mūsu darbības rezultātā. Un tas, ko tu man atbildēji, ir iemesls, kāpēc teica man auditorija komunikācija cilvēki. Jo viņi ir izdarījuši šīs darba sesijas un viņi ir izdarījuši šo mājas darbu, jo visur, kur viņi nav bijuši, es eju ar šiem jautājumiem. Un es reāli, man ir bijis burtiski, ka es tāju darba sesijas ar viņiem uzņēmumā, un es uzdodu visus šos jautājumus, būtībā, ko darītu PR aģentūra, lai es saprastu, ko jūs pie vēl gribat. Bet tas ir ļoti profesionāli, tas viņiem, man liekas, ļoti labs signāls. Tāpēc daudz nesaprot arī to pašu tāds, bet, Kad saskat kā tehniskos. Varbūt. Es to saucu par iedziļināšanos. Jā, protams, es jau to saprotu, un komunikācija cilvēks saprot. Marketings bieži citreiz nē, bet tur, kur nav neviens no tiem cilvēkiem, viņi nesaprot, kas tas ir. Es vienkārši atnācu uzfilmē. Jā. Vai vēl labāk, es saku, bet šodien varēja ar telefonu. Saku, bet tad kāpēc mēs sarunājamies? Jā. Paņem to telefonu un uzfilmē. Jums visiem, visticamāk, uzņēmumā ir 50 telefoni. Salieciet visus viņus telpā. Jā, tieši tā. Bet anyway, tā doma man nosēdās un es sapratu atšķirību. Kad es bieži daru vēl papildus tavu darbu. Tas ir tāds, bet tas ir tāds, manuprāt, ļoti labs un pareizs veids, kā saprast, kā tu tiešām vari būt noderīgs klientam. Jo es teikšu tā, ka arī tad, kad mums atnāk brīfi,
ļoti labi izstrādāti brīfi. Mēs vienmēr prasam mums veltīt kaut pusstundu sarunai, jo tad, kad tu sāc prasīt, tur viss ir ļoti smuki sarakstīts, un, diemžēl, šodien vēl tur mākslīgais intelekts vēl smukāk un vispārīgāk to apraksta. Un kas nesaklājas ar realitāti. Un tad tu vienkārši pajautā, ko jūs ar to domājāt, un tu saproti, kāpēc patiesībā viņiem vajag to un to, un tad tu saproti, ka tavu sākotnēji doma par to, kāda tur stratēģija, taktika viņam bija vajadzīga, vispār ne tuvumā nav tam, kas viņam reāli ir vajadzīgs, un tas ir supervērtīgi. Man ir kašķi pa šito. Cerēs, ja ir vēl starpnieki pa vidu, un kad es cenšos... man vajag sarunu ar viņiem. Tikai es redzu, ka viņi uzrakstījuši, pat nesen brīfs ir, tur ir 30% no tā. Un tā viņi prasa iedod cenu. Iedod 3 dažādas. Kas tas ir? Kāpēc 3 dažādas? Tu sūtīji. Tas, ko tu uzrakstīji, tu prasi īstenībā 3 dažādas risinājumus. Un tad, ko? Es saku, tā vai to sarunu? Bet tur citreiz, nē, saruna, nē. Es nevaru, man tur nevar. Tā ir daļa no mūsu ikdienas. Tā ir daļa no mūsu ikdienas, bet es domāju, ka abas puses vinnēs, ja būs tā saruna. Principā tas ir pamatā klienta. Arī tā ir atbilde, vai ne? Tas arī ir izslēgšanas kritērijs. Ja nav interese tiešām tai, kā teica, darba sesijai, tad visticamāk, man ir bijuši, es vismaz arī saku nē, un es neņemu visus, jo es sapratu, ka, ir arī, es parasti tautā saku sūdīgi klienti, bet te pašā laikā tas vienkārši neskaidri un kaut ko grib, bet īsti nezinu, ko grib, un neiedziļinās, un līdz ar to netiek definēts, kas tas ir, un tad sagaida kaut ko, un tad izdara to, ko paprasīja, un beigās tas nav tas, ko īstenībā gribēja, un tad īstenībā, un es pieņemu, jums ir tieši tas pats, jāspēj ir, man kādreiz bija kolēģis, kas strādāja vēl 20 gadus atpakaļ, siltumtīklos kuldīgā, un viņš teica, viņam tēvs iemācīja dzīvot ar 2 pannām, vienu priekšā, otrā aizmugurē, ar vienu pacities, un ar otru piesargā sevi, un tas man likās tāds, es tagad to saprotu, ko tas īstenībā citreiz nozīmē. Ar vienu atsisties un otru piesakties. Un man liekas, ka tavā jomā, es ticamā, tas ir ritīgi izteikti, jo cilvēks tā kā, Mums ir absolūti brīnišķīgi klienti, bet tieši tāpēc, ka mums ir savi Jā, es atceros, man bija vienreiz arī sarunā ar klientu potenciālo, kurš teica, viņš tā sēdēja tādā pozīcijā, tā kā izklaidē pārliecina mani, un tad, kad es pateicu, bet lūdzu pastāstiet par sevi, jo es taču arī izvēlos šajā situācijā, viņš bija ļoti izbrīnīts. Viņš teica, kā jūs arī izvēlaties? Es saku, bet vai jūs uzskatāt, ka es nevaru atteikties no sadarbības, ja es uzskatu, ka mums nesakrīt redzējumi? Viņš bija ļoti izbrīnīts. Bet tas arī, manuprāt, ir viens no mūsu spēcīgākiem tādiem varbūt vadības lēmumiem, jo pateicoties tam, mana komanda var būt noderīga fantastiskām, nopietnām organizācijām, kuriem vajag risināt gan sarežģītus, gan varbūt kapacitātes ziņā tādus izaicinošus uzdevumus, un mēs katru dienu baudam, viņi bauda. Tas nav viegli, es nevaru teikt, ka mēs tā relaksēti sēžam katru dienu, bet mēs saprotam, kāpēc. Okay. Paldies par sarunu. Un pēc šīs sarunas, gan jau tev arī būs pārdomas, vai tu vēlēsi asociēties ar šādu tipu podkāstiem? Šobrīd sajūtu, ka pilnīgi noteikti, man ļoti patīk. Paldies tev. Jo man patīk viss, kas ir, nevis tā, ka man patīk neformāli, bet tās sarunas, kas notiek pie galda aizkulisēs starpās, ir tas, kur īstenībā mēs sarunājamies. Un jo manā pasaulē, jo es ātrāk saprotu, kas strādā, kas nestrādā, es ātrāk varu notestēt. Tieši tā. Jo zinu, ka daudzi vienkārši tur kaifo, ka viņi mentāli kaut ko apgūst un kaut ko paklausās, bet tā kā es nāku no laukiem, man ir svarīgi, tas koks ir gāžams vai nav gāžams. Tā kā es tur aram vai nearam. Tā kā, ļoti labi. Tā kā kustinam vai nekustinam. Jā. Visiem jābūt ir tuvu operacionalizējumam tādam. Pilnīgi piekrītu. Un tas ir tas, kāpēc man arī ļoti patika vienmēr apvienot sevi to praktiķa un akadēmiķa lomas, jo es uzskatu, atsevišķi abas lomas varbūt nebūs līdz galam pilnvērtīgas, bet tad, kad mēs to varam savienot, tad tur kaut kāds magic jaunais rodas. Es pamēģināju 3 gadus augstskolā pastrādāt. Es sapratu, es nevaru atļauties vairāk. Tas ir dārgs hobijs. Jā, tas ir dārgs hobijs, jā. Super. Paldies tev. Paldies.